Nu, dārgie skatītāji, kā jau redzat, tiku pie jauna aparāta. Nē, šis nav Ducati, arī nekas cits, kā tikai Suzuki. Un nē, šis nav mans motocikls. Netaisīšu nekādus clickbaitus, bet uzreiz pateikšu. Šis mocis ir mūsu jaunajam bandas biedram, Vitaļikam. Esat noteikti redzējuši viņu manos citos video ar kvadrciklu. Un kaut kur vēl noteikti. Viņš beidzot ir iegādājies savu moci. Par šo ir sapņojis ļoti ilgi. Un es viņam tik, cik izpalīdzu ar loģistikas jautājumu. Bet ja reiz man ir tāda iespēja izbraukt ar šo moci, tad es arī uztaisīšu tādu nelielu apskatiņu, kamēr braucu līdz mājām, kaut kādi 30-40 km. Tātad iepazīstaties Suzuki GSX S 750. Šis ir 2017. gada modelis. Šis modelis tieši sākas ar 2017. gadu. Iepriekšējie, cik zinu, tad bija erinieki, nevis esinieki. Vizuāli mazliet atšķīrās, bet šis tieši sākas 17. gada kaut kādam 22. vai 23. gadam. Un šis ir pēdējais modelis GSX ar 115 zirgiem. Nākamais, ja nemaldos, bija GSX 8 vai kaut kāds tam līdzīgs modelis. Un viņam ir mazāk zirgu. Šim konkrētajam ir 114 zirga spēka un 80 Nm griezuma moments. Noprīkojumu viņam ir traction controls 3 līviņos, var arī izslēgt offā. Jaudas režīma nav, braukšanas režīma nav. Viņam ir kaut kāds zemo apgriezienu asistents, lai vieglāk būtu uzsākt braukt, lai nebūtu raustīšanās. Tātad pirmie iespaidi. Uzkāpa virsū, braucu. Protams, man uzreiz gribās salīdzināt ar Ducati sajūtu. Skaidrs, ka nav korekti salīdzināt, bet jebkurā gadījumā tā sajūta uzreiz ir tāda, ka es uzkāpu uz mazāku moču. Sajūta arī tāda, ka viņš ir vieglāks. Kaut arī viņš reāli kilogramos nav vieglāks par Ducati, bet sajūta ir krietni vieglāka. Stūrēšanās viņam ir tāda diezgan viegla. Iespējams tāpēc, ka dempera nav viņam. Pie tādiem līkumiem, protams, vieglāk ir. Pie lielākiem ātrumiem, protams, savs nianses. Tikko notestēju gāzes rokturi. Protams, kad jauda nav tāda, kā gribētos, pie kā esmu pieredzis. Bet jebkurā gadījumā priekš saviem 114 zirgiem iet pietiekoši ok. Kas šim mocim pietrūkst, ko es varu uzreiz pateikt? Esmu pieredzis pie quick shiftera. Visticamāk, dienu pabraukāto ar mocikam nav shiftera. Arī pierast un nekāda vaina nebūtu. Ja šo moci salīdzina ar, piemēram, Yamaha MT-7, biju braucis ar 22. vai 23. gada MT-07, kuram zirgi bija kaut kas zem 100. Ja salīdzina ar šo moci, tad, protams, šis liekas krietni tāds smagnējāks, tāds masīvāks. Viņš ir arī augstāks pēc sajūtām. Ērtuma ziņā šis ir pietiekoši ērts un stūri arī pietiekoši tuvu pie ķermeņa ir. Nav šitai te varianta vai kaut kā jāliecās. Man, piemēram, Ducatam ir tā, ka stūra no divana ir krietni tālāk. Ko nepieminēja, protams, šim mocim ir ABS. Kur tu bez tā mūsdienās? Protams, daudz uzreiz teiks, īsti vīri brauc bez ABS, neapšaubām. Īsti vīri brauc arī bez trekšana un bez ķiveres un ar Harley Davidsoniem. Pirms braucām šo te moci skatīties, bijām aizbraukuši apskatīt arī Ducati Monsteru. Klase līdzīga, jauda līdzīga, bet Ducati 22. gada ar visu elektroniku, tur ABS cornerings, braukšanas režīmi, jaudas režīms, vīlī kontrols, viss iespējamais. Vitālijs izbrauca un noraksturoja kā mazliet ģorganīs tāds motocikls ar tādu savu raksturiņu. Es izbraucu, protams, priekš manis normāls Ducats. Bet es tā kā sapratu, ja cilvēkam šis ir pirmais mocis, visticamāk vai kaut ko tādu mierīgāku, ar ko vienkāršāk ir uzsākt braukt. Un es viņam saku, braucam atpakaļ, jo mēs šito moci jau bijām skatījušies, bet mēs bijām pabraukājuši vēl visu kaut kur, apskatīt kaut kādas citas variants. Un es viņam saku, aizbraucam atpakaļ, izbrauks ar šito moci, notestēs un pateiks atšķirību. Aizbraucām, viņš izbrauc, viņš saka, nē, Māri, Ducati viņš negribot. Viņš saka, grib šito moci. Šītais, protams, ir 4 cilindri rindinieks. Itā uzsākšana, itā braukšana zemos apgriezienos.
ir tāda, ka mocis neraustās viegli, pie zemiem ātrumiem tu var braukt un nav čakarēšanās. Krietni mazāk ar sajūgu jāstrādā nekā ar to pašu Dukātu. Jo Dukāts ir, īstenībā viņš diezgan īpatnējs mocis ir. Tie, kas braukājuši gan ar Dukātu, gan ar citiem kaut kādiem, noteikti var pateikt, atšķirība noteikti ir viedoklis par šito. Ja man šitais mocis ir jānoraksturo pāris vārdos, tad es teiktu, šis ir ideāls kā pirmais mocis. Ja tā diezgan objektīvi skatāmies un vērtējam, tad šīs gan no stūrēšanās viedokļa, gan no svara viedokļa, gan no jaudas viedokļa, arī plus mīnus no aprīkojuma, ir ABS, ir trekšanas. Ja vērtē šīs lietas, tad viss, kas nepieciešams priekš pirmā moča. Ko varētu izdarīt ar šo moci, lai viņu varētu papildināt un lai būtu mazliet lielāka bauda braukt? Uzlikt quick shifteri, izņemt ārā DB killerus, lai labāk varētu izjust moci un uzlikt stūras demperi. Bet kopumā īstenībā tīri super mocis. Ievēroju, ka šim mocim ir diezgan gara gāze. Paskatieties, es braucu, kaut kāda 80, kaut kāda neliela gāzīte, un man kā vajag roku nogriezt, lai es varētu pilnu atgriezt. Redzējāt, jā? Man, piemēram, Dukātam, negribu samelot, bet uz pusi īsāk. Bet, protams, garā gāzīte ir mazliet drošāk. Ar īsāk, jo tu vari tā mazliet nekontrolēti atgriezt līdz galam, un tad ir nelielas problēmas. Šis ir viens no retajiem močiem, kad es izspiežu sajūgu, varu ieslēgt iekšā robā bez baigā sitiena. Parasti visi tie sajūgi ir atregulēti tā, ka es ar vienu pirkstu nemaz nevaru nospiest. Atspiežās pret pārējiem pirkstiem, jo es vienmēr strādāju tikai ar vienu pirkstu. Mazliet pabraucu pa šoseju. Nedaudz lielākā ātrumā un tad jā, ātrie secinājumi. Demperis ir must have, ir ceļšķi pie lielākiem ātrumiem un pie vēja. Tevi, kas sāk purināt, tev stūri līdzi purinās, tevi nekas nestabilizē, neamortizē. Un otra lieta, tā gāzes roktura garums ir tiešām pa garu. Ja es braucu un es gribu iedot pilnā čībā, man ir roka vienreiz jānolaiž, jāpārņem rokturis un vēlreiz ir jāgriež. It kā kas tur ir, pārņem rokturu un viss, bet tad, kad tev ir strauji jālaiž gāze vaļā, jānomet ātrums. Tad parasti un visdrošākais ir, ka tu roku vienkārši atgriez, bet šeit tu atgriez un tu neko nenomet. Tev gāze paliek, tev ir jāatlaiž vaļā un tas gan ir bīstam. Ja tev vienkārši jāatlaiž vaļā, tas ir bīstam pie lielākiem ātrumiem. Bet kopumā fantastikā. Par demperi gan vitāliem pateikšu, lai meklē ragā. Demperis must have. Ja jums šķita tīri interesants video, tāds ļoti īs apskatiņš ar nelielu testa izbraukšanu, ierakstiet komentārā, vai kaut ko līdzīgi taisīt arī pa citiem močiem. Skaidrs, ka tāds video es varu tad uztaisīt vairāk un biežāk, nopietnākus testus un apskatus. Ar tiem nav tik vienkārši, jo tad man mocis jāpaņem ir uz vairākām dienām un tas, protams, visu paildzina. Tā kā ierakstiet komentāru. Šādi video arī ir interesanti, vai jūs skatāties tikai un vienīgi kaut kādus nopietnos testdrivus un apskats. Ja gribat redzēt līdzīgas video tālāk, ierakstiet lūdzu arī attiecīgi moci, kādu jūs labprāt redzētu manos video. Un tas komentārs, kurš savāks visvairāk laiku, vai arī mocis, par kuru būs visvairāk komentāru, to es arī varētu paņemt kā nākamo patestēt.